Ir 2011. gads. Zviedrijas karalists. Tā ir izslavēta ar savām likumīgajām zviedru ģimenēm. Spoks ir neatņemama pils sastāvdaļa, kas gan palīdz, gan joprojām bojā galveniekiem dzīvi. Gadiem ejot, galma intrigas nav norimušas un turpina attīstīties arī šajā izrādē. Grēks ugunī, galvenajās lomās, karalis uz nāves gultas, Aivārs! Princis, seksuāli apmulsis, Pēcis. Princis, akls, Leonārds. Liktenīgā sieviete Agnese. Ārlaulības meita Marta. Pavārs Maldēs. Istabene Konsuela. Golfa treneris Rihards. Spoks Harijs. Parādu piecinējs Irīna. Atdzirdējis par tēva bargo veselību, no sanatorijas atgriežas princis Leonārds. Viņu sagaida Agnese. Sveiki, man redzīgā tautas pārstāve! Kā klājas manam tēvam? Leonārds! Es tevi jau sen gaidīju. Tas viens no labākajām. Aivars bez nāves. Kāpēc man neviens neteica? Es taču esmu ārsts! Tā kā tā lauki! Kāpēc tu par ārstu? Tu jau esi apus pēc tās krādiena. Es jau pati knapi izdzīvoju. Tu tagad mani par kurmi ar kociņu uzskati, jā? Nē, Leonārd, nē, nedomā tā. Tu kaut arī esi apus, bet joprojām esi labākais ārsts, ko es pazīstu. Wow, Leonārd! Uzkāpi uz manām pučī kurpēm un gandrīz sastieti manu Somiju. Kur tavas manieres? Sveiks, Pēc! Sen neredzēts! Kā redzi, esmu akls, tāpēc es nevarēju redzēt tavu izsmalcināto apģērbu. Šaizīt ar to redzi, tev sanākas, tad jau solis partie šovakar atceļās. Tu esi kredīts! Sveiki, tēvu! Ej. Čau, mazais! Čau, mazais! Kā ietās? Oi, labi! Man šodien tāds noskaņojums. Oi, man ļoti karsts noskaņojums. Varētu uzspēlēt kādu golfa partiju. Jā, nu viņa man ir. Jā, Pētrīte man arī ir gatava. Tu neaizmirsti savu maģisko nūju. O, jā! Puškas! Moja, te var mazais. Kamēr Pēcis bauda sajūsmu par norunāto golfa partiju, Leonārds dod sapraudzīt slimo tēvu, lai runātu par karalistes attīstības plānu pēc tēva nāves. Sveiks, tēvs! Kā jūties? Tēvs, tu esi atgriezies. Kaut kāda katānas partija. Tu guli uz nāves gultas un atļaujies tik melni jokot. Piedod, esmu bijis nekorekts līdz šim par mantojumu lietām. Spilu vēlētos novēlēt tev nevis Pēci. Kāpēc? Baidies, ka viņš pārvērtīs šo vietu par zilo lauku karaļvalsti? Pēci, ka viņš galīgi šīrums aizbrauks. Tēv! Tu man esi nodevis! Nodevis! Kā? Tev nav kauna! Es esmu akls! Un? Es netaisos ar tevi duelēties! Tā, pēc 8 minūtēm, lai būtu duelī un viss. Sēd prom!
Pienākusi doļa diena. Leonards ir gatavs atrisināt savu strīdu, bet viņi nenojauš, ka pilī veidojas jauna intriga. Karaļvalstī ir atgriezusies Mara, kas bija Leonarda mīļākā un pavadījusi kādu laiku cietumā. Dueļa diena! Es taču nespēšu pilnvērtīgi trenēties golfam! To maita! Šitā es netīšu. Tā, lai dzīves ne tikai asinis tev, bet tomēr tu biji labs dēls. Tu uzsi savu. Tiksimies otrā pusē, Lotte! Ak, Dievs! Vārda, nē! Leonard, es esmu atgriezusies. Tas nevar būt! Tu esi mirusi! Jā, es esmu tikpat mirusi, cik tu esi redzīgs. Starp mums viss tāpat ir cauri! Jā? Tev ir kas sakāms? Jā? Kas tad nu? Atkal naudu vajag aizdot, ja? Vai garantēt par kredītu? Nē, kas ir labāks. Es esmu tā māsa. Valstī ir krīze. Tā kā Leonards ir palicis vienīgais likumīgais mantinieks, viņš saprot, ka valsts parādu kreditoriem viņam neatdod, jo viņš ir valsts un drošības garants. Saprotot, ka Leonards nav spējīgs atbildēt par notiekošo, Irina uzsāk veikt inventarizāciju. To visu nejauši dzirdējusi Marta, un viņai ir par daudz, un viņai prātā ienāk viena traka doma. Un vispār, iet jūs visi vēl, ja nav man, nebūs nevienam.